Jau kādu laiku pašā Rīgas centrā ir vērojami vērienīgi celtniecības darbi. Lielveikals Stockmann būvē tuneli zem Gogoļa ielas. Tunelis savienos Rīgas centrālo dzelzceļa staciju un lielveikalu Stockmann. Apērons video komanda devās uz Rīgas pilsētas bulvādu, lai noskaidrotu, kas tur ir zināms par šī tuneļa būvniecību. Cik man ir zināms, tad ir paredzēts izbūvēt vertikālas komunikācijas liftus tātad, lai varētu cilvēki ar kustības traucējumiem nokļūt tajā tunelī un arī nokļūt no tuneļa izkļūt ārā, abos galos. Varbūt grūtāka situācija ir ar to tuneli tieši Raņa bulvāra pusē. Jo, ja Stockmanns būvēs šo te tuneli, tad, protams, ka viņš izbūvēs abos galos tās vertikālās komunikācijas. Bet kā izkļūt ārā no tuneļa Raņa bulvāra pusē, tas gan laikam vēl nav atrisināts jautājums. Kā noskaidrojām, tuneļos tiešām tiks izbūvēti lifti un Stockmann vadība atzīst, ka tunelis būs pieejams. Why it will be accessible? Because of course it have to be. Nowadays, I mean, everybody have to be able to move in the city center, no matter are you going for the public or private sector, so it have to be accessible. Kad tiks pabeigt celtniecības darbi, virzemes gājēji pārējais laiks. Tātad, ja tunelis tiks izbūvēts nepieejams cilvēkiem ar invaliditāti, gluži tāpat kā pārējie tuneļi Rīgas centrā, cilvēkam ratiņkrēslā būs praktiski neiespējami nokļūt lielveikalā Stockmann, Rīgas starptautiskajā autoostā, kinoteātrī Pareks Plaza un citos objektos, kas atrodas Rīgas centrā. Jautājām Kimo, ko zaudē uzņēmēji, kas nedomā par vides pieejamību? Well, I mean, if practical point, I mean, that's, if I'm thinking about just as a citizen, it's a disaster because how can I enter with the premises? And then, of course, as a business point of view, I mean, you are losing money because then, every single customer is important, no matter which the way how they are coming. Šobrīd viss izskatās pareizi un cilvēkiem draudzīgi, taču nereti ir bijuši gadījumi, kad rezultāts nesakrīt ar iecerēm. Apērons video komanda noteikti sekos līdzi notikumiem saistībā ar tuneli starp Rīgas centrālo staciju un lielveikalu Stockmann. Tāls Bērziņš, Miķels Matvējovs, Apērons video.